čau visiem manā UB moto kanālā. Nu, ko atkal būs tāds maziņš video, atkal es nopircis, pēc uzrakstu redzēt jaunu mašīnu. Pārdevu BMW 81. Jūs neticēsiet, es ar pats sev neticu, paņēmu Golfu, 5. Golfu, jā. Kāpēc es viņu paņēmu? Viņš man vienkārši iepatikās, krāsa patikās un ir arī ar lielajiem zirgiem, 170 zirgi. Jā, un tāpēc viņš arī tikai iepatikās. Un arī tas arī bija, protams, arī daži ieguldījumi, kā vienmēr. Bet, nu, bez tā jau neiztikās, saka, jau veca mašīna, bet kaut kā tā kā parādīšu jums tagad to Golfiņu, ko esmu nopircis. Tā kā 1, 2, 3 un skatāmies. Tagad parādīšu jums to Golfiņu nedaudz tuvāk, izstāstīšu, kāpēc viņu paņēma kas ko kā. Jā, Golfiņš mums izstāsta reāli baigi foršā krāsa, tā kā asfalta gaiša, viegli mazgājās. Jā, un kāpēc es to Golfiņu paņēmu? Es viņu paņēmu tikai tāpēc, lai braukātu uz darbu, lai ir ekonomiskāks. Un kaut kā tā, un jā, un runājot par BMW E81 pārdevu, nu, zin kā gadiņš nobrauks bija pietiek nauda, kā saka, saguldīta. Man jau tas kā hobijs, kā saka. Bet jau ar šito Golfu jau arī, ko es viņam izdarīju, pastāstīšu, uzliku R18. Viņam bija 16 virsū, tā lai bišķiņ zolīdāk izstās. Tas bija, tas samainīja eļļas, filtrus visus. Un pa lielam tas arī viss. Vēl laikam jānomaina kaut kādu vienu sprauslu bišķiņ, lai bišķiņ viņš tā kā citreiz piedūmo. Bet tas tur sīkums viss būtu. To arī samainījis. Kaut kā tā, jā, tā kā BMWs ir pārdots. Un tagad ir šis te foršais Golfiņš. Un braukta viņi tiešām ir forši, viņš arī ļoti ekonomisks ir. 5-6 litri kā brauc. Bet, nu, iet viņš lopā. Vēl biju viņu aizbraucis pie Rollis Chip Tuning, jo pie viņa es arī braucu, tikai pie viņa, jo man patīk, kā viņš taisa un arī bez kasikiem uztaisa. Kaut kā tā, jā, un pie roļa atkodējām, lai es izgriežu ārā kaķiku vēl. Nu, viņam bija pilns, tur bija, un starp citu pirku mašīnu. Bija tāda lieta, protams, atkal bija, kā lai es pastāstu, kaķiks nebija izgriezts, PDF filtrs, bet bija noprogrammēts. Un nevarēja saprast, kāpēc viņš īsti neiet un kaut kā tā kā to visu izdarīja, izgriez. Bija pie roļa atslēdzu EGR-u, visus DPF, visus atslēdzu vaļā un sačipojām, jā, uz kaut kādiem 210 zirgiem. Nu, viņš iet vienkārši lopā. Es teikšu tā, ka viņš iet labāk pat par BMW, kas man bija tas E81. Kaut kā tā. Un tagad bišķiņ būs. Redzēsiet tālāk, uztiesīsim pārēj, parādīšu, kā viņš, tas Golfiņš ceļ ar tiem 210 zirgiem. Es nezinu, es esmu šokā, nu, pa BMW viņš viennozīmīgi labāk iet, tā kā pastamies. Nu, ko, esam pārvietojušies tagad salonā, parādīšu nedaudz, kā tas Golfiņš iet, plus mīnus kaut kā 210 zirgi te ir, jā. Varam ielikt skatīties otrajā. Tā mums ir otrais rops. Braucam 50 km/h un aiziet. Tagad brauksim ar 4. Parādīšu, kā viņš ar 4. ceļ
Mēģināsim atzīt, ja mums viens priekšā, cerams, ka policija mums nebūs. 4. Kaut kā tā mums viņš iet, jā, tas 5. golfiņš. Iet ļoti labi, vispār nav problēmas neapdzīt neko. Atgriežamies apakaļ pie video. Nu ko, esam apakaļ pie video, redzējāt, kā tas golfiņš ceļ. Man patīk, kā viņš ir tiešām forši un kaut kā tā. Tā kā parādīšu jums tālāk nedaudz, kas par kasekiem, ja ir, tad parādīšu, bet bez rūsas, reāli golfs 5. bez rūsas. Un arī tāpēc viņiem es biju šokā, ka nav rūsas. Vispār nekur nav rūsas. Reku šeit ir, parādīšu viena maza buktīte, te ir tā kā durīm atsists. Un vēl viens kaseks bija šeit. Kaut kas, reku te var redzēt tāda buktīte viena. Bet pa lielam pārējais ir viss labi. Un te bija kaut kāda kocka. Tas bija piekrāsot. Kā saka, mašīna jau no jauna. Te bumperī viena kocka. Tā viņš mums no aizmugures izstās. Te bišķi arī bumperim kaut kas, te bišķiņi ir. Bet pa lielam, kā saka, mašīna nav jauna. Pa lielam, viss pārējais, vispār. Visi čotka, bremžu, diski mums ir. Akalotkām ļoti labā stāvoklī. Arī viss senoniņš. Tas mums ir GT Sport versijā. Tāpēc es arī patikās Golfs, ka viņš ir GT versijā, parādīšu te bišķiņu bardaks, parādīšu saloniņu. Tās mums zem šādas ķipa salons ar rādiņu viss. Te ir aizmugure. Viss tāds, tur šitās te viss lielā navigācija, mums ir viss lielais ekrāns. 6 robi. Ot, gribēju jums pajautāt, komentāros ierakstiet, kas šitā pa pogu ir. VO un ko viņa dod. Es pirmo reizi tādu pogu redzu, es nezinu, kas tāds ir, sava pogu. Varbūt ierakstiet komentārā. Kaut kā tā, kas vēl? Jā, šitā mums izstās stūrīte. Viss. Cerams, ka nav tums baigi tumšais, te viss podziņas. Tiešām zolīti, viss nav nekas nekur saplēsts. Braucams, kā saka, braucams aparāts, nav jau kā, protams, nav jau kā Bembis, ja, ka tur ir tāds, kā saka, kā visiem Volkswagen grupām ir tāds, nu tā, zin, tā plasmasa viss, tas tā, ja, bet tas tur ātrumu nemaina. Kaut kā tā, nu, ko mēs vēl samainīju eļas, rullīšus, degvielas filtrus, visus tos. Jā, nu, kā teicu, sačipoju viņu. Un teikšu, pavisam cita mašīna īstenībā, jā. Kas mums tas golfiņš izstās. Plānā baigi neko ķūnēt viņam nav. Plānā ķūnēt neko baigi nav. Pa lielam disks uzlikām. Visu sadarījām un tik jāmalci, kā saka. Vēl tāds smukas 2 trubiņas mums ir. Tā kā jā, varbūt nākotnē šis golfs būs tirdzniecībā, tad jau būs kāds video, kad viņu tirgošu, varēs varbūt kāds viņu iegādāties šito golfu, ja kādam interesēs. Kā jā, krasapčiks, kā saka. Nu ko, šis vidiks laikam būs tāds maziņš mums, upgradiņš par šo te golfiņu, jā. Tā kā, ja patika vidiks, uzliekam laiku, abonējam, protams, kanālu. Un ierakstiet komentārā, vai jums šitas te golfiņš patīk, vai labāk Bembīts bija. 81. Tā kā neko, davai, tiekamies nākamajos vidikos, kā saka, davai, čau! Sēžu skatos mājās, Kobra 11, kā debils Emils un redzu, kā Semijs danās pakaļ, tur visiem ar plēzi ir motherfuckers, hit a lick, var jau tomēr provēt Emijs pār.